Par to sodru. Kāpēc Latvijai pirkt? Izņemot to emocionālo gāmu, kurai es, protams, piekrītu, bet kāpēc mums tērēt to naudu, lai atpirktu no viņiem šos meža platības? Ir divi milzīgi riski, uz kuriem vajadzētu būt atbildēm, kā viņas novērst. Ja tie nepastāv, tad atbilde ir, ja tas nav komerciāli viennozīmīgs stāsts. Es tev nedaudz pārtraukšu, varbūt arī izstāstīt to mērogu, to vispār, jo varbūt, nezinu, klausītāji nezinu vispār, par ko mēs te ento reizi pieminam sodru, kas ir tas apjoms, kas ir izlikts tirgū? Ir izlikts apmēram 2% Latvijas teritorijas tirgū šobrīd, kas nozīmē 4% no meža platības. Tie divi lielie riski ir viens. Es tagad iedomājos vienu lielu IT uzņēmumu, kas nesen ap citu Somijā iegādājās mežus. Viņš absolūti apzinās, ka viņš vienā dienā ar savu pamatu IT pakalpojumu nopelna ievērojami vairāk nekā gada laikā ar šo īpašumu viņš nopelnītu. Un tā iemesla dēļ, kāda vēlme pēc viņam tur mocīties, radīt vietējo mežsaimniecību, atstāsim šos mežus pašiem savā vaļā. No vienas puses tagad daudz uzgabalēts, super, viens, kas to ir izdarījis. Un otras puses paskaidrošu, kāpēc mums nevajadzētu to gabilēt. Otrs ir variants, kad iedomājas, ka to nopērk kāds milzīgs kokrūpniecības magnāts tepatās pāri dīķim. Domājam, to mazo dīķīti uz Skandināvijas ziemeļvalsts pusi, nevis uz viskiju un džinsu pusi. Un viņš absolūti redz, ka tā ir placdarms tikai vienīgi, ka visi koki, kas tur būs iegūti, jāved uz viņu rūpnīcu, nezinu, Zviedrijā, Somijā, vienalga, kur Vācijā spēlēsimies. Šajos gadījumos mēs principā būsim 4% no meža platības, 2% no Latvijas teritorijas atdevuši atņēmuši Latvijas tautsaimniecībai. Jo lielā vērtība jau nerodās. Jā, meža īpašnieks šobrīd nopelnīs vairāk, bet mēs kā sabiedrība jau nenopelnām no tā visvairāk, ka ir meža īpašnieki. Viņiem ir svarīgi, lai šo koku uz vietas pārstrādā, mēs te kustamies, te ir darba vietas un tās kustības. Koki, kurus mēs esam meža strādā iegūši, iekustina veselu tālāko tautsaimniecības ķēdi Latvijā. Ja mēs šos kokus izņemam ārā no aprits, šī ķēde, vienkārši viņai nav alternatīvas, kur to dabūt. Viņi nobremzējās. Tā iemesla dēļ mums pašiem ir izdevīgi, ka tās vietas, kuras mēs esam atzinuši, ka viņām ir jāpelna, saimnieciskās vietas, viņām ir jāpelna, lai pēc tam kustinātu Latvijas tautsaimniecību, nevis svešu tautsaimniecību. Un tas ir vienalga, kādu interešu vārdā, vai viņš veiks mežstrādi un vedīs pie sevīm, vai arī pat neveiks mežstrādi. Bet ja tur peļņa ir, tad tā peļņa var palikt tāpat uz vietas, arī ar ārvalstu īpašnieku. Viņa jau tā nepaliks. Nē, es domāju, ekonomikas apgrozījums, kā tāds, peļņa tiks izmaksāt uz TV3 īpašniekam samaksā lielu naudu, lai likvidētu šo vietu. Viņš viens pats būs nopelnījis daudz. Kā jutīsies vesela rinda tavu kolēģi un tu pats? Ai, cik provokatīvi mēs. Nē, bet tas arī ir tā atbilde, ka stāsts jau nav, ka meža īpašnieks ir viens no ļoti daudziem, kas ķēdē kur rodās darbs. Tajā brīdī, kad mēs padarām laimīgi vienu cukurfabrikas īpašnieku vai arī vienu zvejas kuģi īpašnieku vai kas, mēs beigās nogriežam no Latvijā tautsaimniecības iespējas. Mēs vienmēr varam rudēt, ka tam gatera darbiniekam, kā daļa mīlētu teikt, pēkšņi būtu jāatrod pareizāka vieta. Bet tagad, būsim godīgi, labi, neesam vienaudži, bet cik mēs esam gatavi vairs iemācīties programmēšanu ķīniešu valodā? Nebūs, jā. Nebūs. Godīgi sakot, arī manējie superīgie operatori, kas strādā pie 10 ekrāniem, viņi neiemācīsies kļūt par programmētāju. Un tajā brīdī mēs vēl beigās pazaudēsim cilvēkus. Jo viņi aizbrauks bet vai mēs to pašu nevaram sasniegt, netērējot naudu, bet pieņemot, normatīvu regulējumu? Iespējams, ka varam, bet, protams, ka tas ir daudz sarežģītāk. Bet atgriežoties, ko es gribēju teikt, ja mēs esam novērsuši šādu, vēl ir trešais, tas nacionālais risks, vai drošības risks, ko es ceru, ka visi tiešām varēs novērst, ka pēkšņi nenopērk mūs nelabvēlīgi cilvēki. Tur es saprotu, kaut kas jau ir likumā. Jā, ļoti ceru, ka tas tā ir, ļoti ceru, ka visus izķers, ka tādus noliekam malā šādu risku.
Ja to nopērk beigās, ja kas, kurš uzskata, ka viņam ir jāaudzē šeit meži, jāpārdod uz vietējā tirgu, kurš maksā visvairāk, un tajā brīdī atbildi ir tāda, ja vien mēs nevaram nopelnīt no tā darījuma, tad nelienam viņā iekšā. Bet ja mums ir jānovērš tie 2 iepriekš minētie riski, Latvija kopumā kā valsts zaudēs daudzreiz vairāk nekā samaksājot to cenu. Vai cīniski ģeopolitiski raugoties nav labāk īstenībā, ja tur es nezinu, pieņemsim nopērka, nezinu, kaut kāda cita mums nosacīta sadraudzīga valsts, un viņiem ir nosacīta ne tikai, nezinu, 5. pānta saistības, bet arī kur mums ir mūsu pašu nosacīti īpašumi. Ja prezidents Trumps iegādātos šīs zemes, tad es domāju, ka mēs te visi sarkano paklāju. No tāda viedokļa, jā, tad mēs būtu atrisinājuši, pat varbūt nosubsidēt un piekompensēt, ka viņiem nebūtu tik daudz jāmaksā. Jā, taisnība.